Labrīt, mīļie skatītāji! Valsts svētki, staro Rīga un visas citas izprieces ir beigušās, bet līdz Ziemassvētkiem vēl kāds laiciņš jāpagaida. Pauze starp svētkiem padarīt interesantāku un krāsaināku, kā jau katru nedēļu, ir gatavs raidījums Ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties! Ne tikai modes māksliniece Šeila, bet arī citi veģetārieši saviem suņiem nedod gaļu. Vai tas neapdraud suņu veselību? Ko par to saka vetārsti? Artūrs Duboks spēja valdzināt ne tikai cilvēkus. Mūziķa ierašanās izraisa scēnu divu kaķu meiteņu vidū. Jūsu sunim ir slikts raksturs, viņš sakoš pat ģimenes draugus. Padomus, kā rīkoties sarežģītās situācijās, sniedz Laizānu ģimene. Melnās joslas un rudens depresija ir ne tikai cilvēkiem. Steidzama palīdzība vajadzīga mežvairogu reksim. Fizioterapija, zemūdens skrejceliņš un citi jaunākie medicīnas sasniegumi palīdz dzīvniekiem atgūt kustību prieku. Vai suns var būt veģetārietis? Varbūt pat vegāns svaigādājs? Ap šo tēmu liela ažiotāža izcēlās pēc tam, kad raidījumā Ķepa uz sirds modes māksliniece Šeila paziņoja, ka savu Staffordšīras terjeru Rāmu padarījusi par veģetārieti svaigādāju. Kā tad īsti ir? Vai tiešām suns var pārtikt tikai no dārzeņiem un sēklām? Atbildot uz jautājumu, vai suns var būt veģetārietis, ir jāatceras pats galvenais. Suns ir visēdājs. Vārds visēdājs jau pasaka, ka suns ēd mazliet no visa, tā izskaitā gaļu. Jā, suns var ēst arī dārzeņus un augļus. Tie viņam ir ļoti nepieciešami. Taču suņu gremošanas trakts ir salīdzinoši īss un nav piemērots tikai augu izcelsmes materiālu pārstrādei. Gaļa satur ļoti daudz arī vitamīnus un mikroelementus. Es domāju, ka viennozīmīgi gaļa dzīvnieka uzturā ir viens no svarīgākajiem elementiem. Visbūtiskāk ir suni nodrošināt ar visām nepieciešamajām uzturvielām līdz gada vecumam. Ja tas netiek izdarīts, tad sunim var veidoties ļoti nopietnas veselības problēmas. Suns var būt veģetārietis, es teikšu, jo var sadlikt pietiekoši svarīgās vielas veģetāriešu barībā, lai suns dzīvot. Tagad, vai tas ir iespējams un ieteicams, noteikti nē. To, ka suns var būt svaigādājs, apstiprina abas veterinārārstes. Nav obligāti sunim dot termiski apstrādātu barību, taču pilnībā ir izslēgts fakts, ka suns varētu būt vegāns. Ir pretdabiski sunim pilnībā liekt dzīvnieku valsts izcelsmes produktus. Tas var izraisīt arī kalcija trūkumu organismā, kā rezultātā sunim var veidoties nopietnas kaulu patoloģijas. Piemēram, mēs uzņemam uz ādas D vitamīnu. Suns nespēja to darīt. Tātad sunim vajag it sevišķi D3 ieņemt savā barībā. Kur viņš dabūna D3? Viņš dabūna D3 no olām. Man te nav aknas, no aknām, no zivīm. Jau 6 gadus veģetārietes ir arī Inese un Bella. Savus pirmos dzīves gadus Bella tika barota arī ar gaļu, taču tagad tā ir izslēgta no viņas uztura. Man tā liekas kaut kā organiski, jā, jo mēs dzīvnieku mīlam un uzskatām viņu, tomēr līdzīgu sev, jā, un gribam viņam dot to labāko, tad, protams, ka mēs dodam to labāko, un ja uzskatām, ka gaļa nav tas labākais, tad to arī nedodam. Iveta Vītola jau 11 gadus ir veģetāriete, taču neuzskata, ka savu dzīves filozofiju būtu jāuzspiež arī sunim. Es redzu, cik viņiem tā gaļiņa ir svarīga, un tas, ka viņam gaļa ir dabas dot, jo viņš ar zobiem var noķert medījumu, viņš var viņu saplosīt un apēst, mēs ar saviem zobiem to nevaram, mēs esam citādāki. Un kāpēc, lai viņš to nedarītu, ja viņš var noķert peli un viņu apēst? Visiem tiem, kas suņus baro ar pašgatavotu maltīti, vērā būtu jāņem šis ieteikums. Viņam vajadzētu sastādīt 3 daļas.
Viena daļa ir ogļhidrāti. Ogļhidrāti nozīmē putras, rīsi, kartupeļi. Tad 1/3 ir proteīns, gaļas, olas, zivis, var lietot subproduktus. Un 3. daļa ir dārzeņi un saknes. Svarīgākais, lai dzīvniekam ir sabalansēts uzturs. Tiem saimniekiem, kuri savam sunim plāno veģetāriešu ēdienkarti, ir jārēķinās ar papildus rūpēm, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. Teorētiski to izdarīt var, taču ārstu pieredze rāda, ka reālajā dzīvē tas ir ļoti grūti. Izvēle paliek jūsu pašu ziņā. Reksi dzīve nav lutinājusi. Suņuks patversmē jau nonācis 2. reizi. Pirmo reizi Reksis šeit nokļuva pirms 5 gadiem, kad viņu kopā ar brālīšiem un māsiņām atrada izmestus mežā. Viņš no visiem bija visbailīgākais, vienmēr slēpās aiz būdiņas, ēst nāca pēdējais. Taču tad viņam uzsmaidīja laime. Viņa adoptēja senioru pāris, kuri bija gatavi viņam dot mājas un mīlestību, pēc kuras suņuks tik ļoti bija ilgojies. Taču notika tā, ka tagad pēc 5 gadiem Reksis ir atgriezies patversmē. Un viņa ķermeņa valoda laikam par sevi pastāst, par šo stāstu pastāst vairāk nekā es varētu pateikt. Lai arī patvērsmes vadītāja katru dienu sastopas ar saimnieku nodotiem suņiem un viņai nav laika raudāšanai, dažkārt ir situācijas, kas arī pašu dzīvnieku glābēju izsit no līdzsvara. Kā šoreiz, kad uz patvērsmi atvestais Reksis no sava saimnieka bija jāatrauj ar varu. Tajā brīdī, kad saimnieks viņu atveda un kāpa mašīnā, Reksis bija piespiedies viņu kājām un pilnīgi neko nesaprata. Tāpēc jāsaka tā, ka Reksis patversmē jūtās nodots. Darbinieki ir pārliecināti, ka suņuks patversmē ilgi neizturēs. Viņa emocionālais stāvoklis pasliktinās ar katru dienu. Reksim steidzami vajag mājas. Viņš ir piemērots tikai dzīvē dzīvoklī. Un katra diena Reksim patversmē ir izmisuma pilna. Jo viņš pilnīgi nesaprot, kas ir noticis un ko viņš ir sliktu izdarījis, kāpēc viņš ir nodots. Divgadīgais Kukijs pirms 3 mēnešiem cieta smagā negadījumā. Suņukam pilnībā tika sadragātas pakaļkājas. Šobrīd Kukijs daļēji ir atguvis kustības spēju, taču, lai tās atgūtu pilnībā, ārsti viņam ir nozīmējuši rehabilitācijas kursu fizioterapeita vadībā. Šorīt noskaidrosim, kāda tad ir dzīvnieku fizioterapija. Cik tagad pagājis 2 mēneši? Tur jau ātrāk jau vajadzēja. Tik līdz kā ir stieņa salikt un sadzīst, teiksim, kā vetārs ļauj uzreiz jākustina. Viņam bija 8 lūzumi. Viņam bija šeit apgūši skalti apkārt, visu tā aizmugurīt sadragāt. Suns izskaties ļoti, ļoti bēdīgi. Un mēs nezinājām, kas tur beigās būs, vai varēs kaut ko izdarīt, vai nevarēs. Un tad lēnām sākām šito grūto ceļu. Tad vispirms uztaisīja viņam operāciju. Pirmo ielika iekšā stienīti kājā. Un pa pārējām locītavām, diemžēl nevar neko tur izdarīt, tām gūšu locītavām, kā viņas ir, tāds viņas ir. Un tad ir vienkārši mums tā problēma tāda, ko mēs vairāk nevaram neko atrast, ir tas, ka tā viena kājiņa, kas ir apakšā, viņš viņu liek otrādi. Līdz ar to viņš rada sev nobrāzums un viņš viņu nejūt. Labākais risinājums šādos gadījumos ir fizioterapija. Galvenās ārstēšanas metodes ir terapeitiskie vingrinājumi, dažādi līdzsvaru un koordinācijas treniņi, kā arī dažādas speciālas terapijas, piemēram, hidroterapija. Viss ir gluži kā cilvēkiem. Tagad arī Latvijā dzīvnieku rehabilitācijai ir pieejams zemūdens skrejceļš, kas paredzēts kustību amplitūdas un izturības palielināšanai, kā arī muskuļu stiprināšanai pēc smagām traumām. Šo metodi var pielietot arī osteoartrīta, muskuļu vājuma, kā arī vecu dzīvnieku aprūpei.
Skrejceliņš ir aprīkots ar pretstraumi. Fizioterapeits ļoti cer, ka ar laiku Latvijā izdosies cilvēkus pieradināt pie domas, ka arī dzīvniekiem pēc smagām traumām vai operācijām ir nepieciešama rehabilitācija. Paši ārsti izdara baigi labo darbu, smuku saskrojas, smuku sadara un paliež mājās, ja? Un cilvēks un neatgriežas. Bieži vien, es domāju, pie tā ārsta neatrādās. Un tieši tur ņemās kaut ko, jā, klibo. Atkal veidojās kaut kādas novirzes, neatgriezeniskas, piemēram, ja pārāk ilgi, ja. Ārsts uzskata, ka arī kukijam izdosies atlapt pilnībā. Pirmie rezultāti varētu būt redzami jau pēc pāris mēnešiem. Tikai saimniekiem būs rūpīgi pie tā jāstrādā. Šajā gadījumā vingrojumus var kombinēt ar hidroterapiju. Fizioterapeits Jāni un Evitu apmāca, kā pareizi mājās ar kukiju vingrot. Tas būs jādara vismaz 2-3 reizes dienā. Fizioterapiju var pielietot gan kaķiem, gan suņiem. Ar fizioterapijas palīdzību var uzlabot dzīves kvalitāti arī veciem dzīvniekiem. Tikai ir jārēķinās, ka atlapšana nenotiks vienā dienā. Arī pašam saimniekam būs jāiegulda liels darbs. Raidījuma turpinājumā skatieties! Kā mūziķis Artūrs Duboks spēja iekarot ne tikai meiteņu, bet arī kaķu dāmu sirdis. Tās savā starpā pat sakaujas. Bet kaut kā. Hei, jā, mīļie skatītāji! Ķepu video konkurss turpinās arī jaunajā sezonā. Aicinām jūs filmēt savus mīluļus, kā tie izrādās dzied, ņaud, met kūleņus vai izpilda kādu īpašu triku. Parādīsim, cik mūsu draugi ir talantīgi un dažkārt pavisam neprognozējami. Sūtiet savu video mums uz info@ķepauzsirds.lv un iegūstiet balvu planšetdatoru. Sūtiet savu video mums uz info@ķepauzsirds.lv un iegūstiet balvu planšetdatoru. Artūrs Duboks. 1991. gadā dibinātās grupas A Eiropa līderis un solists. Laika gaitā mainījies grupas sastāvs, bet par popularitātes trūkumu mūziķis nekad nav varējis sūdzēties. Pirmajam lielajam hītam Hei mazā sekoja nākamie Tuvumā tālumā, Meitenes Rīgā un daudzi citi. Lielu sabiedrības cieņu ieguva arī viņa cilvēciskās īpašības. Karjera šoubiznesā viņam netraucēja vienatnē izaudzināt 2 mazus bērnus. Savās mājās viņš šobrīd rūpējas ne tikai par meitu, bet arī par suni un kaķi.
Brīvdienu rītus mūziķis vienmēr cenšas veltīt savai meitai Mišelai un abiem mājas mīluļiem – kaķim Marko un sunim Destijai. Dziedātājs atzīst, ka laikam rāmajām sestdienas pastaigām neatliek pārāk daudz. Mūziķim ir daudz jaunu radošu ideju un aktīva koncerta dzīve. Nu, būšu godīgs. Nav tās aktivitātes tik lielas, tāpēc, ka laika trūkums ir milzīgs. Bet, nu, kad sanāk, tad, protams, dāvājam kaut kādu brīdi arī sunim. Viņš dzīvo voljērā vairāk. Un, nu, mans uzskats ir tāds, ka tomēr lieliem suņiem ir jādzīvo kaut kur ārā. Jā, jo viņam arī patīk, nu, kur tur turēs kaut kur. Ja arī tā māja ir liela, nu vienalga viņš skraidīs tur pa tām istabām. Viņam jau, es domāju, kad ir augsta, protams, viņš tur nāk un pasildās, bet tā viņam jau patīk pāri. Šodien pēc pastaigas kopā ar ķepu uz sirds Artūrs dosies uz dzīvnieku patvērsmi, lai palīdzētu atrast saimnieku un ģimeni vienam no tās iemītniekiem. Arī pats savus mājas mīluļus savulaik Artūrs ir uzņēmis ģimenē. Suns Pieklīdis, bet kaķis Marko paņemts no patvērsmes. Mans uzskats tāds, ka kāpēc jāpērk ir kaut kādi dārgi dzīvnieki, ja pilns ir ar dzīvniekiem, kas ir bez mājām un kuriem var dot mājas. Artūrs tic satikšanās brīnumam tieši ar savu mīluli. Arī viņš reiz ir gribējis no patvērsmes mājās paņemt vēl vienu kaķi. Bija tā Jēgus patvērsmē tāds kaķis Ernests, kurls. Balts un tāds, cik viņam bija kaut kā. Nu, priekš kaķi tāds vecums arī kaut kāds bija tāds vidējš. Vai gribējās viņu paņemt, bet es nepaspēju. Jā, ir tāda kaut kāda iekšēja sajūta, ka tu jūti, ka vai tas ir tavs kaķis vai tas ir tavs suns. Artūram dzīvē radusies pārliecība, ka dzīvniekiem var vairāk uzticēties nekā cilvēkiem. Šoreiz abi ar meitu viņi nolēmuši palīdzēt meklēt mājas kādam īpašam kaķim. Labdien! Oi, kā tevi sauc? Pārsliņa. Artūrs ar Mišelu atzīst, ka šādos brīžos grūti izvēlēties, kuram no patvērsmes dzīvniekiem palīdzēt. Taču Artūrs vēl nenojauš, ka dzīvnieks šoreiz izvēlēsies viņu. Suns, es domāju tā, ja viņš ir maziņš, tu viņu paņem kā kucēnu, viņš noteikti 100% būs pēc tam. Tevi cienīs un mīlēs, jā, ar kaķiem nav tā, kaķiem vajag visam savādāk. Kaķis tā kā sieviete, neko saprast nevar no viņa. Artūrs vēl nezina, ka nu pat ir saticis īstu kaķu dāmu, rudo kaķeni Rikiju, kura par savu simpātiju ir gatava cīnīties neatlaidīgi ar zobiem un nagiem vārda vistiešākajā nozīmē. Katra turpmākā Artūra kustība tiek novērota ar aizdomām un atklātu greizsirdību. Kaķi tiešām viņi kaut kā arī izrādās. Un sāk kaut ko tur darīt, kaut kā, lai izrādītu interesi pret sevi. Paskatieties, kā viņš pilnīgi parāda visu savu, saka, cik es labs, paskatieties, kā es māku. Kad Artūrs dodas uz telpas pretējo pusi pie lepnās kaķenes Kleopatras, Rikija nemaz nedomā atdot savas pozīcijas un seko savam izredzētajam, bet izrādās arī Kleopatra ir nolēmusi pretendēt uz Artūra sirdi. Bet kaut kā, Dziedātājs nespēja atcerēties, vai dzīvē kādreiz par viņa uzmanību vienlaicīgi ir cīnījušās vairākas dāmas. Droši vien, ka jā, bet es to kaut kā neesmu redzējis. Jā. Taču šeit, kaķu rezidencē, nevar nepamanīt atklāto sacensību par Artūra simpātijām, cerībām izvilkt laimīgo lozi. Man patīk tā, ka pret man arī ir kaut kādas tādas pirmās simpātijas. Jo es esmu dzirdējis tādas stāstus no saviem draugiem, ka viņi tur cīnās visu mūžu par kaut kādu mīlestību, un tur cīnās no 1. klases, un 10 gadi paiet, un 20, un viņš cīnās, un tur dāvina viņai ziedus un visu, un beigās arī. Šad tad kaut kas sanāja, bet vienalga no tā nekas labs nav sanācis, jo es domāju, ka arī jābūt pretīm nākšanai kaut kādai. Taču patiesie sirdēsti kaķenei, kura ir pieradusi būt vienīgā un neaizstājumā, sākas brīdī, kad viņa saprot, ka Artūrs negrasās būt par viņas saimnieku. Tā ir Rikija. Viņai 7 gadi ir. Viņai nomirusi saimniece, tā kā viņa ir viena pati. Ļoti draudzīgs kaķene. Kaut kādā ģimenē esot mēģinās ņemt, un viņai bija mazs bērns un sevišķi viņa. Ja saimniece ir nomirusi, viņa droši vien, ka bija gados, jā, tad viņai vajag kaut ko tādu mierīgu nosvērtu.
Rikija nespēja saprast un piedot to, ka Artūrs šobrīd diemžēl nav gatavs ņemt mājās vēl vienu dzīvnieku, tādēļ nu pat uzplaukušās jūtas tiek nogrieztas kā ar nazi. Tā kā šodien man stāv, lai nesāp nevienam, kāpēc nevīli man. Artūrs atstāja kaķu istabu ar pārliecību, ka saimnieks, kurš pieņems savās mājās rudo kaķeni Rikiju, iegūs sevi cienošu un līdz galam uzticamu mīluli un sabiedroto. Labrīt! Esmu Artūrs Duboks grupā Eiropa. Tā ir mana meita Mišela. Un jūs skatāties redzējumu Ķepus sirds. Laizānu ģimene Viku adoptēja pirms nepilna gada. Viņi nosprieda, ja jau viņa labradors Kodijs ir tik laimīgs suns, kāpēc gan viņi nevarētu vēl kādu padarīt tikpat laimīgu, dodot tam mājas un savu mīlestību. Taču viss izrādījās daudz grūtāk, jo pretēji patvērsmes darbinieku brīdinājumiem viņi izvēlējās palīdzēt sunim ar smagu raksturu. Doma, ka mājās varētu ienākt vēl kāds suns, radās pavisam spontāni. Laizānu ģimene mūsu raidījumā izdzirdēja stāstu par Talsu patvērsmē nonākušo Betiņu. Viņus līdz sirds dziļumiem aizkustināja suņuka dzīves stāsts. Jau nākamajā dienā tika pieņemts lēmums, ka Betiņu ir jāadoptē, taču kāds viņus bija jau apsteidzis. Ar to jau nepietika. Ja jau mamma ir teikusi, ka tādu sunīti var paņemt, tad aši jāsameklē kāds cits vietā. Gunta izvirzīja divus svarīgus noteikumus suņu adopcijai. Sunim ir jābūt draudzīgam gan ar bērniem, gan citiem ķepāņiem. Mājās taču ir Kodijs, un bieži ciemos ierodas arī mammas suns Otis. Satiekot Viku pirmo reizi, ģimenei uzreiz bija skaidrs – tas ir mūsu suns. Patvērsmes darbinieki par to nebija tik pārliecināti. Viņi šaubījās, vai Gunta un viņas bērni tiks galā ar Viku. Vairākas nedēļas Laizānu ģimene Viku apciemoja patvērsmē. Devās kopīgās pastaigās, veda viņai kārumus, taču suņuks interesi par viņiem neizrādīja. Vika ir dzimusi patvērsmē, un tur arī nodzīvoja sava mūža pirmo gadu. Patvērsmes būri viņa uzskatīja par savām mājām. Viņa nebija radusi pie cilvēka glāstiem un mīlestības. Ņemot vērā to, ka es strādāju ar bērniem, un es zinu, kā ir, kad bērnam aizbrauc mamma un nebrauc, vai viņš ir pamests un viņām gribās uz mājām. Es domāju, nekad, lai nebūtu situācija, kad es paņemšu suni, un pēc tam būs jāved viņš atpakaļ uz patvērsmi. Es teicu, mēs pastaigāsim te tik ilgi, kamēr mēs sapratīsim, vai mēs viņai deram vai nedaram par saimniekiem. Patvērsmē ģimenei ieteica Viku uzreiz neadoptēt, bet gan dot tai pagaidu mājas. Bija cerības, ka atrašanās pilnīgi citā vidē Viku varētu pozitīvi ietekmēt, un viņa kļūtu draudzīgāka. Tam, kas notika otrajā dienā pēc suņuka atvešanas, gatavs nebija neviens. Vika sakoda Guntas paziņu. Lai gan visi saprata, ka suni īsti vainot nevar, jo cilvēks Vikai bija pieliecies daudz par tuvu. Sajūtas tāpat nebija patīkamas. Šis atgadījums bija kā lūzumpunkts Vikas un Laizānu ģimenes attiecībās. Gunta saprata, ka ir jārīkojas radikāli. Lai Vika varētu palikt ģimenē, ir jāiesaista speciālisti. Mēs atļāvām viņai adaptēties. Mēs sapratām, ka viņai viss ir jauns. Putekļu sūcēju viņa nepazīst, veļas mašīnu viņa nepazīst, ja trauku mašīnas troksnis viņa uzreiz ir stresā, jebkur pārvietošanās ar slotu vai ar kādu priekšmetu, viņa muka no visa. Viņa muka un slēpās. Ja? Viņai tas viss bija svešs un jauns. Šobrīd viņi, protams, sāk parādīt no sevis to, ko sunim vajadzētu no sevis parādīt. Viņi nebaidās, ja kāds iet garām, viņi nelec augšā un nemēģina mukt. Viņa guļ savu diendus pilnīgi mierīgi. Tā kā viņi tagad sāk atvērties un viņi priecājās skrien pretīm. Laizāna apzinās, ka noiets ļoti grūts ceļš. Šobrīd par to ir liels gandarījums. Mēs gribējām kādam palīdzēt. Var nopirkt dārgu suni, skaistu suni, mums viens ir mīļots, un tā kā bērni bija par, un viņi saprata to, ka būs jārūpējās par to suni, tad tas, kas ir paņemts, tas ir mūsējais. Ja bērni neklaus, viņus jau neviens nedod kaut kur pāraudzināt.
Tas arī šoreiz ir viss. Par savu mīluļu bēdām un priekiem, par jaunu sižetu idejām rakstiet mums info@ķepauzsirds.lv. Lai jums skaisti rudenīgas brīvdienas un labs garastāvoklis visas nedēļas garumā. Tiekamies jau atkal sestdien. Atā! Okay, baby, only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, wait for me to come home.